Pirmā lieta pēdējie 20 gadi ir atvēruši izglītošanās iespēju jebkur pasaulē patiesībā, jebkuram, kurš to vēlās. Ja? Otrkārt, es domāju, ka Latvijas sabiedrība šajos 20 gados ir mācījusies demokrātiski risināt visdažādākos jautājumus, un mums dažādi ir gājis, bet patiesībā tas priekšstats par to, ka principā lietas var kārtot arī demokrātiski. Es domāju, ka tā ir pati vērtīgākā pieredze. Un trešā lieta ir tā, ka šajā globalizācijas kontekstā lokālajai tradīcijai parādās absolūti īpaša loma, jo mēs esam interesanti viens otram ar to, cik mēs esam atšķirīgi. Atšķirīgi savukārt mēs varam būt tikai ar to, kas mums ir īpašs, un tā ir mūsu tradīcija. Jo visi mēs esam cilvēki, vienalga kādā krāsā mēs esam, ja? Visi mēs gribam saprasties, tas arī ir normāli, bet katram mums ir kaut kas sevišķs, ja? Un mēs gribam pagaršot citu ēdienu, mēs gribam uzzināt citu stāstu, mēs gribam tātad vienkārši sajust to specifisko, kas ir katrā kultūrā. Ilgus gadus nedomājot, arī padomju laikos, pirms padomju, lokālās, tradicionālās kultūras vērtības bija tas, kas balsta latvisko gan kādā pagasta līmenī, gan lielākā reģiona līmenī, gan arī kopā tas veidoja latvisko. Pirms 20 gadiem sāka likties, ka tas ir tas, kas bremzē, kas mums traucē, un tad mazu veikaliņu, mazu kafejnīciņu vietā ar nosaukumiem Mazirbe vai Sklanduraus, es pieņemu, ja, pēkšņi tika to vietā nomainīts ar Dimants, ar Arizona, paplašināt pasauli. Liekas, kas tas ir? Vai tā ir vērtība vietu nosaukumi, kā mēs nosaucam vietas? Tas ir ļoti svarīgi. Ja viens amerikānis atbrauc uz Kurzemi, viņš ierauga kafejnīcu ar nosaukumu Arizona, ieiet iekšā, viņš jūtas ļoti vīlies. Tur apakšā nav ne globalizēta, ne globālās vērtības, ne lokālās vērtības. Arī par ētiskajām vērtībām runājot. Mēs aizgājām no tā, kas ir mūsu pašu kristīgajās un arī tautas tradīciju, kristīgajā un tautas tradīciju pasaulē noslīpēts līdz pēdējām smalkumam, nereti izvēloties to, ko mēs tā pavirši uzskatījām par liberālajām vērtībām. Un pēkšņi ieraudzījām, ka ģimene kā vērtība ir pazudusi, tā vietā nav nekas cits ielikts. Un tomēr, ja mēs gribam kā nācija, kā valsts, kā etniska kopība pastāvēt un pastāvēt ar savu seju, ar savu fizisko eksistenci, mums ir jāsaglabā savs. Un tā mēs būsim vērtība arī Eiropā, arī pasaulē. Pieņemot citu, mēs kļūstam nekas.